Ja tev dzīve drāž, tad tu viņai patīc. Tas ir tas, ko var paņemt līdzi. Piedodiet par tā, bet tas ir citāts, tas nav mans teicis. Tas ir Emīls. Tas ir Malcers. Oh shit, I'm fucked. Oh shit, I'm fucked. Čau visiem. Pirmoreiz laikam dzīvē arī pienāk tas brīdis, kad sačakarēji zināju, precīzāk pat īsti nebija nekur vainīgs, jo neko nedarīju. No savas puses citādāk. Burnout boksā sildot riepas, pēkšņi zinājis izslēdzās. Šobrīd Meksports ir izauguši visu ārā. Un meklējam vainu. Un skatāmies, kas ir izdzīvojis, kas nav, bet pamat problēma ir, ka šī detaļa šādi viņai bija jāizskatās. Vienam no virzuļiem, ka viņa apakšā darīstās šādi. Un izskatās, ka vaininieks ir viena skrūve. Viena skrūve ir nolūzus, kā rezultātā ir beidzies 1000 zirgspēka dzinējs. Skatīsimies, kas no tā visa vēl ir. Varbūt to otrais izmantojums, bet drošības iemeslu dēļ noteikti daudz ko neizmantosim, lai neatkārtotos vēlreiz. Tātad neliels rezumē vēl par pārējām detaļām. Pat cik daudz cilvēkiem izskatās interesē. Tad esam, ko redzēt, kaut kāds detaļas vēl iesprūdušas. Ir kādi 3 vārsti, kur dabūjuši. Kur jāskatās ir šeit. Šeit. Kur vēl bija. Ir dabūjuši nedaudz jāsamaina, jāslabo, jāpārbauda šīs galvas. Šie izskatās viss kārtībā. Skatīsimies, kas ir saglābījums. Te arī pusi nasardzinājis ir. Tā kā visi kaut ko rebildo pēkšņi. Un mums ir jāgatavojas 18. Drift Game datumā. Jāzina, ka mašīna iet, jo pēc tam uzreiz mēs viņu sūtam uz Omānu. Tad jāplīmē jauns uzlīmītis, jāslabo dizains, lai ir skaisti sakā, nevis viss nočakarās, kas pa sezonu. Bet es tikko sapratu to, ka es jums bišķi par ātri izpļukstējos arī par Omānu. Vēl 100% neesmu apstiprināts, bet tāds mūsu plāns ir, ka mēs novembrī sūtām mašīnu uz Omānu. Redzēsim, vai visi plāni apstiprināsies, bet mums tam ir jāgatavojas un steidzami, jo, kā mēs zinām, kad LS detaļas nav iespējams baigi dabūt Eiropā tik viegli. Tāpēc, ko mēs darīsim? Šādi mums ir bloks cietis, caurums, viss principā. Iekšā arī sašvīkāts viens cilindrs, principā šis kļūst par miskasti. Tad, ko mēs iemācījāmies, mums ir jāuzmaina šī skrūva, jo mums ir vecais dzinājs. To parādīšu nākamajā video, bet kas mums tagad ir jāizdara. Tātad šis viss mums ir labā stāvoklī kompresors, sajūgs, galvas, ne galvas, bet ārstvāki, bet kas mums ir šeit mums stāv mūsu motors, ko mēs braucām pagājušajā gadā, pēdējos Driftmaster 3 posmus, un šo uzvarējām vispār Ziemeļa Eiropas čempionātu, tā kā vēsture viņam laba, tas otrs bija nedaudz labāk uzlabots, bet šo mēs upgradeosim, tagad mēs zinām, ka šeit apakša ir tāda pati, idejiski dzinējs ir tāds pats, bet nedaudz mazāk jaudu, šim bija apmēram 850 zirga spēki, nevis 1000, un samainīsim, noteikti atvērsim, samainīsim tās pašas skrūvas, kas notrūka šim. Samainīsim šim dzinējam, kurš tikai jau nospoilosim vēl vienu lietu, ka jūs redzat, ka viņš stāv kādā mašīnā, un tas bija mūsu reveals nākamajam gadam, pēc tālāk jums neko baigi nerādīšu par motortaupu. Bet viņš ir, ņemsim viņu ārā un liksim atpakaļ iekšā sarkanajā. Tā kā, paldies brāļiem no Meksports, ir daudz darba. Šo mēs ņemam ārā. Pasūtījām tikko no F-mits skrūvas apakšējās jauns. Liksim tās skrūvas. Jūs sapratāt, kuras skrūvas, ja? Visiem iekšā ir tādi paši virzuļiem, apakšējām daļām, visu šīs skrūvas samainīsim, lai atkārtas neatkārtojas. Un tas ies tur. Un tehniski mums vajadzētu būt gataviem šīs nedēļas beigās braukt uz stendu. Ceturtdien nāk skrūvas, piekdien stends. Pie Valdas Lietuvā
un tad nākamdien Drivgame mums uzbrauksim testu. Un gatavosimies iespējams braukt janvāru, februāru pavadīt Omānā un varbūt kaut ko vēl tālāk. Bet tas viss sekos.